Čau visiem! Ar šo video mēs sākam Vista filmas otro daļu. Šobrīd mums ir tāda ideja, ka cēlīši jānes būs ārā un jāliek šajā vistu mājā, ko mēs jau bijām sagatavojuši senāk. Un, lai to izdarītu, mums vajag sagatavot vēl pāris lietas. Tas būs dzeramie trauki, ēdamie trauki un arī ir atnākušas automātiskās durtiņas. Lūk, viņas ir. Un tad mēs tagad viņas unboxosim, jeb atkastēsim. Tātad atkastēsim tās durtiņas un pieliksim viņas šajā te vietā. Nomainīsim tās pagaidu durtiņas, ko es iepriekš biju sagatavojis. Nu ko, tad aiziet, sākam atkastēšanu. Nu labi, durtiņas ir izpakotas, viss liekas, ka ir ok. Tagad atliek tikai noņemt nost vecās durtiņas un uzstādīt šīs. Es jau iepriekš apskatījos tai pamācībā, kādiem jābūt ir izmēriem, un tāpēc to durvju caurumu es speciāli uztaisīju tik lielu kā šai te instrukcijā, lai, kad viņas atnākt, lai viss atbilstu, varētu ātrāk viņas uzstādīt. Nu, apskatīsimies, vai tā bija taisnība. Nu ko, sāksim uzstādīšanu. Es iepriekš jau apskatījos, kādiem jābūt ir tiem izmēriem, lai viņu varētu uzstādīt šeit. Bet dīvaini, ka šeit grāmatiņā tas nav minēts tai pamācībā. Viņiem ir minēti, kādi ir ārēji izmēri. Reku, ja, bet kāds ir jāuztaisa caurums, šeit nav minēts. Bet internetā viņiem bija rakstīts tieši par to, kāds caurums jāgriež ārā. Un es arī to izdarīju, un tad bija rakstīts 21,4 cm. Kas mums ir arī 21,1 kaut kur es uztaisīju šeit. Un garumā es pat neatceros, kas tur bija. Samērīsim, cik tur varēja būt. 24, laikam, bija garumā. Un te mums arī ir 24, 25 tā garumā. 25, ok. Un ko? Un tagad vajadzētu viņu pielikt klāt. Pieskrūvēsim viņu klāt. Šitā te. Un tāds būs viss ok. Tā, lai atvērtu vaļā, uzspiežam šo pogodusni. Apstīsimies, kā tas izskatīsies. Skrūvēsim viņu vaļā šādā stāvoklī, skrūvēsim klāt. Nu jā, un izskatās diezgan labi. Es ceru, ka mani var dzirdēt, jo ārā ir beigais vējš. Izskatās, ka ir precīzi trāpīts, kā arī vajadzēja. Nu ko labi, skrūvējam klāt. Tā, nu lūk, esam uzstādījuši durtiņas. Un tagad es parādīšu, kādas ir galvenās funkcijas viņam. Tātad viņam ir saules panelis iespējams pievienot. Saules panelim aizmugurē ir divās vietās var uzkārt uz nagliņas vai skrūvītes, kā arī var atbalstīt kaut kur, ja nepieciešams, ir tādā veidā. Es domāju, ka es izkāšu ārā uz skrūvītes viņas tur ārpusē. Un iespraužās viņš šeit vienā sānā. Tas šeit.
Tā. Un es te pa šajienē viņas izvilkšu ārā. Tur viņš arī būs. Viņam bija komplektā kādas te krustiņas krūvītes, bet nu tās es neizmantoju, jo man krustiņas krūvītes nepatīk tā vietā. Es izmantoju šitādus te zvaigznīšu veidas krūves. Tās gan labāk ieskrūvējas, gan izskrūvējas. Tāpēc es saskrūvēju reku tās skrūves iekšā šeit. 6 skrūves ir vajadzīgas. Un viss ir kārtībā. Tā, nu apskatīsimies tagad to izvēlni, tā teikt. Tātad izvēlni ir šāds ekrāns, kur rāda gan kāds laiks ir šobrīd, gan kad durvis atvērsies un aizvērsies. Diemžēl šai versijai nav tāda funkcija, kas atverās no gaismas un aizverās, kad gaisma beidzās. Diemžēl, es nezinu, vai es palaidu garām, vai tādas vienkārši nav pārdošanā, jo man likās, ka es pērku arī tādu, kas atverās un aizverās, tā kā uz saulēktu atverās, uz saulrietu aizverās. Es tā biju domājis. Bet tagad pienāksies reizi mēnesī apmēram pārregulēt to atvēršanās un aizvēršanās laiku droši vien. Tātad, un lai to uzstādītu, sākumā nospiežam šos 5 sekundēm. Te arī viss rakstīs priekšā, tā ir ieslēgšana, izslēgšana vispār sākumā. Tā viņa ir izslēgta. Un 5 sekundes paturam. Un tad viņi ieslēdzas. Nu, lūk. Lai varētu mainīt laiku uzstādījumus, šo pogu vienreiz piespiežam. Un tad var šeit mainīt ar bultiņām uz augšu, uz leju gan pulksteni, gan arī visus pārējos parametrus, kā vien vajag. Tā, nu, un tas arī viss, kas šeit ir īstenībā. Tas ir barošana no saules. Šeit pienāk. Un te tie uzstādījumi, kad viņš atvērsies un kad aizvērsies. Lai atvērtu manuāli uz augšu vai uz leju lūku, jānospiež šī poga uz sekundi, jāpatur un jāatlaiž vienkārši. Un lūk, atverās. Lūk tā. Nu, tāpatās arī, lai aizvērtu arī uz sekundi un aizverās. Ja ieliekam roku starpā, viņa diezgan viegli apstājas un aiziet atpakaļ. Jā, tas, nu, es domāju, ka viss būs kārtībā, šeit ir roka stāvēs. Viņa arī bija pēc kaut kāda laika, viņa automātiski mēģināja aizvērties vēlreiz. Jā, reka mēģina viņa pati, un atkal nav, piemēram, ja. Tu tā atkal mēģinās un nesanāks atkal droši vien. Nevērsies vairs. Nē, viņa aizvērās. Nu, viņa ir ieprogrammēs tā, ka vaļā viņa nepaliek. Un arī komplektā ir pults. Šāda te pults ir komplektā, kas arī var atvērt un aizvērt viņu. Šitā te var aizvērt, un ar onu var viņu atvērt vaļā, un darbības rādījus it kā esot 20 metri viņai. Tā, nu skatīsimies, jo šo pultu es turēšu ārpusē kaut kur pie mājiņas. Vienkārši, lai no jāiet iekšā, ja gribas aizvērt ātrāk ciet to mājiņu, vai no rīta atvērt vaļā, jau pa logu to var izdarīt, ja, teiksim, logs ir tuvu mājai. Ok, tagad turpināsim taisīt tālāk, kas jāsataisa ir šeit tas laipiņa viņām, lai viņas var uziet un noiet lejā, un dzirdītava un barošanas sistēmas. Labi, tad turpinam. Tā, nu ko, draugi? Un suncis arī. Šodien ir tā diena, kad cālīši teica, ka viņi vēlas iet ārā uz lielāku māju un svaigā gaisā un pakašņāties zemē. Jā, un Rasi arī prieks ir par to liels. Tā ka mēs tagad viņus nesīsim pa daļām, pa kaut kādiem 3-4. Nesīsim uz jauno māju un viņi sāks tur dzīvoties. Tā, daži cālīši jau ir vietā. Reku nākamais iestolīt iekšā, un tur, nu, sunis tur nevar savaldīties, viņam būs jāpamācās savaldība. Tā, nu, pārvietošana ir pabeigta veiksmīgi. Izskatās, ka viņas ir labi iekārtojušās. Sākumā vēl drusciņ tāds apjukums un nezinu, ko darīt, bet nu jau sāk kašņāties, skatos. Ēdiens, protams, arī motivē viņus. Tā, ka izskatās ļoti labi. Tāds piedzīvojums viņām bija. Tā, nu ko, cālīši pavadījuši sev pirmo nakti šajā mājiņā.
Izskatās, ka mājiņai viss ir kārtībā, nav neviens uzlauzis viņu. Viss ir ciet, viss forši. Bet ir iznākušas tikai 5 vai 6 vistas, 50%. Otri 50% vai nu nemāk iznākt, vai cita kāda vēl problēma viņiem nevar saprast. Apstīsimies, kā viņam tie iet. Nu, kā jums tie iet? Cik jūs te esat? 6? Puse ir iznākusi ārā. Šodien vēl vajadzēs atnest viņiem smilšu pelnu vannu, lai var te pērties riktīgi. Un apstīsimies, kas mums tie iekšā ir. Nu, cālīši. Un ko jūs te darat? Nevarat atrast uz šajieni eju, vai? Apstīsimies, cik te ir temperatūra. Man te bija termometrs nolikt raka. Cik te bija naktī nokritusies. Tā, o. Naktī bija nokritusies. Nē, viņš nav nokalibrēts. Jākalibrē vēl viņš. Nopirku šādu te termometru. Un izrādās, ka viņi ir jākalibrē. Es jau biju to izdarījis, bet laikam nepareizi, jo -4 šonakt gan nebija. Jo šitais rāda siltāko un augstāko, kāda ir bijusi. Tā viņam ir baigi labā fīča, ka var pieregulēt šitā cērīti pieregulēt te. Un zilo tur un sarkano te. Un tad viņš aizstum viņu uz augšu un uz leju un parāda, kāds ir bijis maksimums un minimums. Bet, nu, te, protams, ka viņš bija uz -4, kas nebija šonakt. Šonakt noteikti nebija tā, ka ņemsim viņu un kalibrēsim. Nu, labi. Vai arī ieliksim, varbūt elektrisko termometru. Apstīsimies. Tā. Vēl es parādīšu vienu lietu, ko es izdarīju tādu. Tā. Galvenais vienmēr atcerēties aizslēgt ar šo klipsi. Tā, es izdarīju tādu lietu, ka uztaisīju sānāk tādas lokas divas. Tur viena šitāda. Uzāķējam augšā. Un otra jau no šīta materiāla. Jāķējam te. Te mēs varam viņus redzēt. Nu, ejiet, ejiet, ejiet. Ejiet ārā, ejiet. Nu, ko tu gribi iekšā tikt? Skaties, tu leks ārā. Pirmo reizi. Nē, nevar saņemties. To gan izliktu, vai ne? Ko? Tā atvērsim arī otru vaļā. Uztaisīju divas tādas lūpas, lai ir labāka ventilācija saulē. Jā. Tā, te vajadzēs, es ieliku ar iekšā sildītāju slīpi no vienas laktas uz otru. Tas, principā, baigi nebija vajadzīgs šonakt, jo bija silta nakts tāpat. Bet, nu, katram gadījumu es tur viņu ieliku, lai jau ir, kā saka. Labi, atļausim viņiem vēl kādu stundu tā patusēt. Pēc tam, ja nē, tad būs viņi jāpaskubina, lai iznāk ārā tomēr. Nu tā, ir 3. nakts. Un viņas vēl nav sapratušas, ka viņiem jāiet ir augšā tur. Katru nakti mēs viņas ar rokām aiznesam uz turieni. Bet tagad es gribēju apstīties, varbūt jau kāda ir tomēr iekšā te. Nē, nav, bet te ir gaišs un sildītājs un viss, bet viņas tupī un vienkārši sēž lejā. Un neiet augšā. Un pirmo nakti mēs gājām ar kaut kādiem 10 viņas ņēmām un ķērām un likām iekšā tur. Bet tā sapratām, ka jānāk ar vēlāk, tagad jau ir patumšs ārā. Un cilvēki acis vēl labi redz, nav baigi tumši, bet viņas jau šādā te apgaismamā vairs neredz vispār. Un tas ir baigi interesanti. Un labāk tad nākt, kad ir jau tumšāks, tā kā, nu, kad jau krēsla tāda normāla ir, jo tad vistas vairs neredz, un tad vieglāk viņas ir paņemt ar rokām. Es parādīšu, kā tas tiek darīts.
Izņem gaismiņu. Vēl filmēt? Tā, nu jūs redzējāt, cik tas ir vienkārši. Nav nekāda lieka ķeršana vai kaut kas tāds, vienkārši var ņemt un ielikt viņas tur. Tā, un tagad apskatīsimies, kā izskatās iekšā. Ko viņas tur var tagad. Apskatīsimies pa lodziņu. Ko jūs tur darat? Nu forši, visas guļ zem sildītāja tieši. Tieši kā vajadzīgs. Ļoti labi, ļoti labi. Tikai kaut kā viņas vajadzēs iemācīt, lai tomēr viņas iet augšā. Pagaidām vēl nezinu kā. Jāmeklē, tam būs risinājumi. Tā, nu ir 4. nakts un jāsaka, ka vai nu visas vistas ir apēstas, vai nu viņas ir sapratušas, ka jāiet iekšā. Es domāju, drīzāk, kad jāiet iekšā. Iesim, apskatīsimies, kā tur izskatās. Vai viņas ir salīdušas vai ne? Jūre, ka visas sēž. Un viena laktā sēž. Pārējās zem sildītāja sēž. Labs, labs. Super, tas ir noticis. Tas ir fantastiski, vairs nebūs jānāk un jāliek iekšā viņi. Super, super, super. Labi, sagaidīsim vēl rītdienas rīta. Un tad jau apskatīsimies, kā viņām ies. Tā, es tagad gāju garām mājaņai. Domāju, ko viņas tā sanāca, visas te pie manīm stūrītī, jo parasti jau tā nenāk. Un tad skatos tālumā, reku, ēdiena trauks ir izēsts un apgāsts. Tā, ka tā ir skaidra zīme, ka laikam ēst gribās kādam, vai ne? No rīta vēl bija bišķi, viņām te varbūt nebija kāda, pusstundu nebija ēdiens. Un jau panika sākās. Jāieliek ēdiens. Tā, tagad es esmu ienācis viņu mājiņā ar barotavu. Un skatīsimies, viņi jau te mani sagaida, protams, visi priecīgi. Izsalkuši, it kā nebūtu ēduši 3 dienas. Nu, kā jums iet? Un viens skatās tur maliņā un brīnās, kas tev lēcies. Interesanti skatīties viņiem. Labi, skatāmies tālāk, kas notiks vakarā. Vai viņi ies savā mājiņā vai nē. Vai vakardiena bija tikai sakritība vai likumsakarība. Apstīsimies, kā tas izskatās. Iekšā viņiem. Tas tā ir, ka sildītājs stāv augšā. Un te viņiem ir laktas. Vienīgais, ka es taisīju mājiņu, es nezināju, ka viņa sarkanā krāsa viņiem tāda tā kā neuzbudinoša, bet viņiem viņa ir piesaistoša. Vēl par durtiņām ir tā, ja jūs skrovējat durtiņas, šitās automātiskās, tai virsmai jābūt ļoti taisnē, jo, ja viņu nav īpaši taisna, tad tās durtiņas var apstāties apmēram šādā stāvoklī, pusceļā, kaut kur iesprost var un tā un palikš tā, ka virsmai jābūt taisnē, ja par stipru ir, ja viņa jau ķerās, ja redzat, tā vienkārši vajag atlaist kādu vidējo skrovi, vai augšējo vai apakšējo, skaties, kurā vietā ir līkums tām sienai. Un tā, viss pārējais ļoti labi, viss darbojās, viss kā vajag. Labi, tiekamies vēlāk. Nu ko, draugi, ir 6. dienas rīts, un pēdējās pāris naktis jau vistas jau pastāvīgi iet augšā, iekšā, ārā staigājas, tā ka viņas to ir iemācījušās, un vajadzēja viņam reāli 4 diennaktis, lai to iemācītos, jeb 3 apmēram, bet, tas ir izdarīts, un viņas to ir sapratušas, un viss ir kārtībā. Tagad es tik jau viņas pārvietoju uz citu vietu, no šejienes uz šejieni. Man tur elektrības vats pienāk, interneta vats kamerai pienāk, daudz tehnoloģiju, bet nekas, viss forši. Jāapstās vai no kāda iekšā vēl te palikusi. Viss kārtībā. Un tad turpmāk vēl es domāju, es uztaisīšu to dzirdināšanas sistēmu, kas nav šāda stāvošā, bet ir ar tiem galiņiem, kur viss ar knābīti uzsit. Ar nipels sistēmu saucamā. Un arī barotava būs savādāka vēlāk, bet to jūs jau redzēsiet nākamajās sērijās, jo
šī ir vistu filmas otrās daļas beigas. Ja? Rasa? Tev patīk cēlīši? Tev patīk cēlīši ļoti? Jā. Skrient aizgāja, tik ļoti patīk cēlīši, ka aizgāja prom. Jā, nu ko, labi. Tad tiekamies jau 3. daļā un lai visiem jauka vasara. Čau!